Vakar, dāmas un kungi, šodienas diskusija no caur ērkšķiem uz līdz sabiedrības nelīdzatbildībai. Mans vārds ir Jānis Bukums. Biju šodien ieplānojis kārtīgi dot grīdā, bet man pateica visi vadošie, ka vēl es to nedrīkst darīt, tāpēc arī pēc scenārija. Un man nosaukums ir moderators, te kaut kur bija rakstīts. Bet mums šodien ir viesi. Un viesojās sociāla antropoloģija Ieva Pūre. Puzo! Ak, Dievs, redz, sanāca tik un tā jautri sākumā, nemaz nebija. Kultūras antropoloģija, kuras pētniecības intereses saistās ar zinātnes un tehnoloģiju studijām, darba antropoloģiju un augstu kvalificētu darbspēku mobilitātes izpēti, Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāna, sociālo zinātņu pētniecības centra vadītāja un vadošā pētniece. Viņas akadēmiskais un pētnieciskais darbs būtiski veicina izpratni par sabiedrības attīstības procesiem, sociālo nevienlīdzību un sabiedrības labklājības jautājumiem Latvijā. Vētraini aplausi! Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece funkcija jautājumos Ilona Linde. 100% probācijas idejas atbalstītāja valsts probācijas dienestā strādā vairāk nekā 20 gadus un joprojām tic, ka ikvienam cilvēkam ir iespēja mainīt savu dzīves virzienu. Ilona ir pārliecināta, ka pārmaiņas reti notiek vienatnē. Līdzcilvēku attieksme, uzticēšanās un gatavība iesaistīties var kļūt par izšķirošu atbalstu ceļā uz pārmaiņām. Tikpat labi mūsu neticība citiem un viņu norakstīšana var nostiprināt cilvēkā pārliecību, ka nekas vairs nav maināms. Neviens nebaudē visu tam šodien. Mēs runāsim par nopietnām tēmām, bet es saprotu, ka latviešiem ļoti tuvi ir kapu svētki. Mēs varam smaidīt un plaudēt, tas būs ok. Trešā viešņa caur ērkšķiem mūsu dalībniece 5. sezonas uzvarētāja Madara Timošīlova. Jaunībā piedzīvoja smagus pārbaudījumus, tostarp atkarības problēmas un vairākus gadus pavadīja ieslodzījumā. Pēc atbrīvošanas viņa spēja būtiski mainīt savu dzīvi, uzsākt studijas, pievērsās muzikai un kļuva par iedvesmojošu piemēru tam, ka arī pēc sarežģītas pagātnes ir iespējams sākt no jauna. Un caur ērkšķiem mūsu dalībniece 6. sezonas 3. vietas ieguvēja Monika Rudzīte. Piedzīvojas smagus pārbaudījumus, vardarbīgas attiecības, atkarību un cīņu par iespēju sākt dzīvi no jauna. Neskatoties sarežģīto pagātni, viņa ir atradusi spēku mainīties un atklāt dalās savā pieredzē, iedvesmojot citus ticēt pārmaiņu iespējai. Te viss tur plaudē, skaisti pie jums teicīs ir. Es gribu uzdot jautājumu, lai paceliet lūdzu roku tie, kur savā dzīvē ir kaut reiz redzējuši cilvēku, kuram iet slikti. Kurš nonācis atkarībās, ciets no vardarbības, zaudējis darbu, dzīvojis nabadzībā vai vienkārši salūzis. Maz, tā kā visi nav. Kādi ir dzīvojuši siltumnīcās vai burbuļos kaut kādos, bet ok. Tad vēl jautājums. Cik no mums vai jums ir apstājušies un pajautājuši sev, kā es varu palīdzēt? Ok. Pagaidām mums tā nedroši iet, tā kā rock koncertos vajadzētu sākt lēkāt, skaļāk. Jūs zināt to, ka latviešiem tā skaļāk kaut ko prasta, tad viņi uzreiz visceļ rokas tajā tā klusiņām, tad tā kā daži un vēl sievas iebaksta, kur tu lien vienmēr. Ok, tagad laiks ir tāds, ka viss ir caurskatāms, gan sociālajie tīkli, mums ir teļuki un kā tik mums nav, un ir tāds sajūta, ka mēs zinām, kas ar visiem notiek, kas notiek kaimiņu dzīvokļos, bet redzēt nav iesaistīties. Tās ir diametrāli pretējas lietas. Mēs it kā ļoti slavinām empātijas, un to mēs jūtam līdzi un pārdzīvojam par visādām nelēmēm, kas notiek sociālos tīklos, bet īsti liela daļa no mums nemaz nemēģina iesaistīties. Un šodien mēs runāsim par to, kas tad īsti ir par sabiedrību, par to līdzatbildību vai līdzneatbildību. Mēs nerunāsim par instancēm vai par likumdošanām, mēs nerunāsim arī par labiem cilvēkiem vai sliktiem cilvēkiem.
Bet parunāsim par to, cik daudz atbildības par smagiem dzīves notikumiem ir pašiem tajā iesaistītajiem cilvēkiem un cik daudz atbildības arī ir tiem, kuri stāv blakus un redz notiekošo, bet neiesaistās. Nu, tagad jautājums. Jūs kaut kā sadalāt tos mikrofonus, laižat zriņķi. Tagad jums visām pirmais jautājums. Nu, ļoti plata formāta, bet kā cilvēks vispār nonāk līdz krīzei? Sākšu es. Man šķiet, ka tas ceļš līdz krīzē īstenībā ir tāds diezgan garš. Un, tas nav viena notikuma iespējā. Tie ir tādi vairāki atsevišķi notikumi cilvēku dzīves gājumā. Un, jāsaka, ka viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi notikumi. Tā var būt dzīvošana nabadzībā, tā var būt atstumtība, izolētība, dzīvošana vardarbīgās attiecībās un dzīvē pienāk tāds lūzuma punkts, ka cilvēkam vairs nav spēka, un tā dzīves spēka vairs nav. Visām pēc kārtas tā. Jā. Kā cilvēks nonāk līdz krīzēm, es teiktu, ka mums varbūt ir jāskatās, atkal šeit tas sociālais parādās tajā, ko es saku, ka ir individuālās krīzes un ir tādas krīzes, kas ir plašākas, kas skar mūs visus, kā sabiedrību, protams, paturot prātā arī to, ka jā, mēs dzīvojam vienā sabiedrībā, bet dažādi kaut kādi globāli notikumi, piemēram, pandēmija vai karš Ukrainā vai kādi citi notikumi, kas ir šķietami tāli. Tai pašā laikā ir krīzes, kas ietekmē dažādos veidos sabiedrību un pilnīgi noteikti dažādas sabiedrības grupas ļoti atšķirīgos veidos. Un, protams, tās vismazaizsargātākās grupas ietekmē daudz spēcīgāk un daudz sāpīgāk parasti. Un tad šīs individuālās krīzes, kā Ilona jau iezīmēja, ka tas trakākais notiek tajos brīžos, kad šīs individuālās krīzes satiekas ar tām lielajām sabiedrības krīzēm, tiem izaicinājumiem. Un arī šajos brīžos mēs tām individuālajām krīzēm īsti pat nevarētu domāt kā par individuālām, bet kā tādām, kas notiek tādā tiešām plašākā kontekstā, kas mums visiem jāņem vērā. Es vienmēr mēru caur sevi. Kā es nonācu krīzē? Es nonācu krīzē noteikti bez cilvēku atbalsta, esot vienai, un bez ticības, bez atbalsta. Un, jā. Mana pieredze liecina par to, ka krīze manā gadījumā iesākās saistībā ar to, ka apkārtējā vide bija nelabvēlīga un arī vide cilvēki neuzklausīti es biju, un tā kā tas viss kopā veidoja pamatu tam, lai tā krīze turpinātos vairākus gadus. Ļoti sausi, ļoti oficiāli. Parunājieties. Nē, man ir ļoti daudz jautājumu sabiedrībai un izglītības sistēmai. Katrā ziņā mēs te varētu kādu vakariņu nofraktēt to telti. Visiem izlīt bezmaksas salu, tad viņi arī ar mums palikt līdz rītam, viss būtu labi. Nākamais jautājums ir, ko mēs visbiežāk nesaprotam par citiem cilvēkiem, par tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzē? Kas ir tie galvenie punkti? Empātijas trūkums, tāpēc, ka ļoti bieži ir tā, ka cilvēkam ir slikti, un cita sabiedrības daļa sāk vienkārši nosodīt, neuzzinot vispār iemeslus. Un tas arī ir par pamatu, tā kā ka sabiedrība atgrūž empātijas trūkuma dēļ. Labi, es jau minēju par tiem vairākiem notikumiem. Man jāsaka tā, ka dažkārt cilvēki izdara viedokli tieši par to pēdējo. Un cilvēki nezina vienkārši to dzīves gājumu, caur kuru krīzē nonāca cilvēks ir izgājis, un šie viedokļi dažkārt ir ļoti maldīgi. Un dažkārt tiek sagaidīts par to, ka taču saņemies, taču var saņemies. Bet tāds nenotiek. Ja ceļš līdz krīzē ir diezgan ilgs, tad īstenībā tā tikšana ārā un kārpīšanās ārā dažkārt ir vēl ilgāka. Un ir atkritieni,
cilvēkam, un viņam izdodas, un tad atkal tā kāja paslīd un ir atkritiens. Un tad ir tā neticība. Nu, es taču teicu, ka tā būs. Ja? Nu, Bet par to saņemšanos. Tagad šobrīd mūsdienās šajā brīnišķīgā sniegpārsliņa laikā tāda saņemšanās vispār viņi nedrīkst teikt, jo tu tev momentā nokancelē. Ja? Bet tā saņemšanās arī ir nenormāli svarīga. Tā vismaz man subjektīvi liekas. Kā jūs domājat? ir viegli pateikt, saņemies, ja tu atstāji to cilvēku vienu un aizēji. Bet tad paliec ar viņu un palīdzi saņemties. Tu jau Lūk, vari vienu. nu, lūk, tā jau ir atbilde. Ir vajadzīgs vēl cilvēks klāt. Cilvēkam ir Viennozīmīgi. pašam jāsaņemās, un Viennozīmīgi. plus ir vajadzīga sabiedrības palīdzība. Palikt vienam ir ļoti grūti. Jā, varbūt nedaudz paturpinot par šo, tas, kā cilvēks veidojas, ir atkal sociāls process, vai ne? Mēs neviens neaugam un neveidojamies kaut kādā vakumā, vai mūsu tās personības neveidojas pilnīgi ne no kā, ka es jau piedzimu zinot, ka kāds es būšu 20 gadu vecumā, ka tas jau tika noteikts kaut kādā brīdī, kad es esmu knapi piedzimis. Visa tā vide, ģimene, kurā mēs augam, tā piemēram pilsēta vai lauku teritorija, kur mēs dzīvojam, pirmsskola, kur mēs ejam, bērndārs, skola, tālākais dzīves ceļš, tas katrs mūs veido. Protams, psihologi teiktu, ka vispār cilvēka personība izveidojas līdz 5 gadu vecumam. Vai ne? Un kas tad ir apkārt tie cilvēki, kas tad šo personību veido? Tie ir tuvākie. Tā ir tā sabiedrība, tā tuvākā vai tālākā sabiedrība, kas šo cilvēku principā izveido vai palīdz kādai personībai veidoties, vai tieši otrādi. Dara ļoti daudz ko, lai cilvēks iemācītos, principā saprastu, iemācītos tās lietas, kas skaitās normāli vai kas neskaitās normāli. Kaut vai tādas lietas, kā cik lielā mērā ir pieņemama jebkāda veida vardarbība, cik lielā mērā, kā mēs domājam par to, kā būt, sievietē vai vīrietim, kā mums attiekties pret cilvēkiem, kam ir cilvēkiem ar kādām īpašām vajadzībām un tā joprojām. To visu mēs iemācāmies, un tā ir tā sabiedrība, kuras visi locekļi mēs arī esam. Vai ne? Mēs nevaram noliekt, ka ir dažādi sociālie slāņi un sociālās grupas un tam līdzīgi. Un, protams, varbūt ir sociālās grupas, kas ikdienā vienkāršos apstākļos iespējams nesatiktos, vai tā satikšanās varētu būt tāda sarežģītāka vai ilgstošāka. Taču vienā sabiedrībā mēs esam un vienā sabiedrībā mēs dzīvojam. Un, tas, kā mēs attiecamies arī pie tiem cilvēkiem, kas ir šajās sarežģītākajās situācijās, kam mēs gribam pateikt, saņemties, vai ka varbūt pirmajā brīdī tas, ko tu dari, kas tu tāds esi, kāpēc tu uzvedies tā, kā tu esi. Bet kā Ilona arī iezīmē, mēs neviens nezinām, kam tas otrs cilvēks ir gājis cauri. Un nevis tikai tādā tiešām individuālā līmenī, tas arī, protams, ir svarīgs, bet arī tādā sabiedrības līmenī. Kas ir tas, ar ko tu esi audzis, ko tu esi iemācījies, kas ir normāls tavā vidē. Un tad to mainīt, tur ir tā saņemšana. Bet tādā vienkāršotā veidā daudz arī domā, ka katrs taču pats veic savas tās izvēles, un vai tā ir? Cik tas ir pareizi vai nepareizi? Ierobežotā veidā, protams, bet atkal tas, kā mēs katrs padomājam, kas ir tā mūzika, tādam vienkāršotā veidā mūzika, ko mēs ģimenē bērnībā klausījāties, kas ir tā norma? Vai tā ir popmūzika, tā ir rockmūzika, tā ir klasiskā mūzika? Kas ir tas, ko mēs uzskatām par normālu ēdienu? Es nezinu, vai tie ir cepti kartupeļi katru dienu, maķītis katru dienu, vai tie ir dārzeņu salāti. Tādas ikdienišķās lietas, un tās visas ir normālas noteiktām grupām, noteiktiem cilvēkiem un tam līdzīgi. Tāpēc atgriežoties pie tā jautājuma par to saņemšanos un iziešanu ārā no kaut kādas kāda noteikta posma dzīvē, ko cilvēks varbūt pats ir sapratis, ka tas nav, ka to nevar turpināt. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Un līdzīgi kā tā cilvēka veidošanās ir sociāls process, arī tā iziešana ārā ir sociāls process. Tur ir vajadzīgi tie līdzcilvēki, tas atbalsts visdažādākajos veidos, lai tas notiktu. Ok, ņemat meitenes abas divas mikrofonus. Jautājumi jums ir, vai bija brīdis, kad paši sev neticējāt? Protams, tādu brīžu bija daudz un ļoti ilgi. Un, jā,
Tas, manuprāt, ir vistrakākais, jā, tad, kad tev neviens netic, un tu jau arī netici vairāk sev. Un es entos ļoti daudz gadus neticēju sev, un jā, tas ir ļoti grūti, jo bez ticības, es esmu sapratusi to, bez ticības, ja tev kāds netic, tev pazūd tā ticības sevī, jā. Pašpārliecinātības trūkums arī ir. Pašpārliecinātības trūkums un ticības trūkums, tas ir tā kā pavadījis mani praktiski visu manu dzīvi, līdz noteiktam momentam, protams, kad es sāku atvesļoties. Bet katrā ziņā nav dzīves jēgas, jo ja nav ticības, tad arī nav ticības nekam, un līdz ar to arī dzīves nav. Un kas tajā brīdī visvairāk pietrūka, tā kā iekšējā spēka vai atbalstoša cilvēka klātbūtne? Es uzskatu, ka noteikti abi, jo savā laikā, kad es lūdzu palīdzību, man neviens neticēja. Man neticēja ne instances, ne tuvākie cilvēki, pilnīgi neviens, un likās, ka es esmu stulbs jaunietis, kurš pievērš sev uzmanību, jo man, redziet, nav ko darīt. Un ir ļoti svarīgi, ka tev ir kāds cilvēks, kas tev tic, lai arī cik briesmīga patiesība, lai arī cik briesmīgi tu uzvedies, vienalga, bet galvenais, lai tev tic, jā, jo vēlreiz atkārtošos bez ticības. Ja tu netici sev, Es tev ticu, vārdu. Jā. Pats bija jautājums. Kas pietrūka, iekšējais spēks vai līdzcilvēku klātbūtne? Līdz cilvēku klātbūtne, jo tā kā no pašas bērnības man bija tā, ka līdz cilvēki bija, nebija, bet tā kā tas bija nosacīti. Atbalsta trūkums un bez atbalsta arī radās tas visam pamats. Laižam tālāk, un sociālo tīklu laikmetā sabiedrība meklē līdzsvaru starp vārdu brīvību un sociālo taisnīgumu, izsverot vai komentāru var aizskart vai diskriminēt citus cilvēkus. Šī vispār ir brīnišķīga tēma, jo mēs visi esam tik labi, mīļi un pūkaini, un kā mēs ejam internātā apskatīties, tā gribās pakārties. Tagad būs daļa no tiem tūkstošiem komentāru, ko sociālos tīklos atstājuši cilvēki, kas seko vai varbūt arī pat neseko caur ērkšķiem uz. Tā kā lūdzu video. Es speciāli iepauzēju, jo es nedrīkstu neko teikt. Man jāiet pēc scenārija, bet es pateiktu godavārds. Man ir jautājums jums, dāmas. Kā ir vērtējami izteikumi publiskajā telpā un kā jūs prāt komentāri iespaido dalībnieces? Sāksim no viena gala. Jā, par to, kā iespaido, es domāju, Madara un Monika varbūt var vairāk pastāstīt no tās personīgās pieredzes perspektīvas, un es domāju, ka šie personīgie tie pieredzes stāsti ir ļoti, ļoti arī svarīgi, lai tā konfrontācija tiešām arī notiktu par to, ka tu to saki visas šīs lietas dzīvam cilvēkam par dzīvu cilvēku, un ir ļoti, ļoti liela iespēja, ka cilvēks to ieraudzīs. Un tādā plašākā kontekstā, es domāju, par ko tie komentāri liecina, vai ne atkal tas, par ko tas liecina par mums kā par sabiedrību, kurā ir tik, tāda, es teiktu, liela agresija un pieaugoša agresija, un tajā pašā laikā arī nebaidīšanās šo agresiju visdažādākajos veidos paust, kas visticamāk nenotiktu tik viegli un vienkārši tādā sarunā, ja būtu saruna, ja šie cilvēki satiktu šova dalībnieces, piemēram.
bet tas notiek sociālajos medijos, un tas ir atkal par sabiedrību. Tas atkal ir par to, es domāju, lielā mērā par to, kā cilvēki, kas skatās, piemēram, šovu vai citus raidījumus vai jebkuru citu mediju, kā viņi saredz sevi attiecībā pret tiem cilvēkiem, kurus redz ekrānā. Un atkal tas par to, ka tur veidojas tas nošķīrums, ka mēs esam tā sabiedrība, mēs esam tie labie, mēs esam tie empātiskie, un tie ir cilvēki, kurus mēs redzam, kas īsti vairs nav cilvēki. Vai kuri nav tā sabiedrība, kurus mēs neuzskatām par tādiem, par kuru jūtām vai emocijām mums būtu jādomā, vai pret kuriem mums būtu jābūt empātiskiem. Un tas man šķiet ļoti, ļoti bīstami, jo mēs atkārtojam, mēs visi dzīvojam vienā sabiedrībā, jā, mums ir šīs dažādās sociālās grupas, bet tas, ka var kādu sabiedrības grupu vai kādus konkrētus cilvēkus jau, principā, dehumanizēt dažādā veidā, un tas, kas tajos komentāros parādījās, man šķiet bija, lielā mērā dehumanizācija ir ļoti, ļoti bīstama tendence. Un mums ir jādomā atkal, jāpaiet solis atpakaļ un jādomā ne tikai par tiem konkrētiem cilvēkiem, kas raksta šos komentārus, bet arī par to sabiedrību un to kopējo agresijas līmenis, kas sabiedrībā ir, kas principā rada kontekstu, ka šādā veidā var sarunāties par cilvēkiem. Pilnīgi skaidrs, ka šie komentāri nav tukši vārdi. Jā, paldies. Bet tas, kas ir tas trakākais, ka cilvēks, kurš šos komentārus lasa, ja viņš tiešām ir izgājis cauri ellei un pats dzīvo kaunā un jau ir sev piešķīris dažādas sliktas lomas un izdomājis, kas viņš ir, vienalga, lai kas tas būtu, viņš iegūst tādu apliecinājumu tam. Un tāds ir taisnība. Viņš iegūst apliecinājumu, ka tāds patiešām ir. Es esmu dzērājs, es esmu neveiksminieks, man nekas neizdosies, es esmu bombzis, un tas ir traki. Un sanāk diezgan retoriski, protams, ja pašam sev pajautāt, tad tu palīdzi kaut ko, tu tiešām palīdzi ar to komentāru tam cilvēkam, vai tu tieši otrādi iedzeni bedrē vēl vairāk tā, lai tu ārā netiec. Un, jā, šeit ir pieklājīgs formāts, tāpēc man arī grūti tālāk kaut ko par šo. Es jums diviem speciālistiem gribu uzdot jautājumu, kurā brīdī individam vai sabiedrības daļai ir pēkšņi tāda lielumāni atnākusi, ka viņiem liekas, ka viņu viedoklis vispār, cilvēkam, kas nav nekādā saistībā, ko ir tik svarīgs un ka viņš ir tiesīgs vispār rakstīt. Tas ir jebkura forma, mēs nerunājam par tādām negācijām, rupībām, jā. Kurā brīdī mēs esam aizgājuši ne tur? Es domāju, daļai tas ir tāds, kā mēs esam aizsargā, mēs esam drosmīgi tad, kad mūs neredz. Mēs esam ļoti drosmīgi, kad mūs neredz. Es varu sēdēt aiz tā datora un rakstīt, ko es gribu. Es esmu drosmīgs, es esmu varonis, un tam vienam seko nākamais, un ir nākamais, un tur jau veidojas bulciņš. Un, īstenībā nelaimīga cilvēka drosme. Lēžam tālāk un sabiedrības līdzdalība. Mēs bieži skatāmies cilvēku kā uz individuālu projektu. Ja? Tu esi vainīgs, tu esi atbildīgs, tu pats izvēlējies savas problēmas, bet vai tā darbojās sabiedrība? Kas notiek ar cilvēku, ka gadiem ilgi viņam apkārt ir vide, kur ir vardarbība, atkarības vai nabadzība, un tā tiek uzskatīta par normu, vai vispār ir iespējams runāt par brīvu izvēli? Bet tas tā ir vairāk. Tas nav retoriski, bet es neprasīšu jums atbildes. Iesim tālāk. Es ticu cilvēkiem, un man liekas, ka es esmu ļoti naivs, un man liekas, ka cilvēki ir labi. Tikai subjektīvi man liekas, ka cilvēkiem nevajag dot iespēju sevi parādīt no sliktās puses, jo cilvēkam viņš vienmēr kaut kā pieņem ne tos lēmumus. Ja? Tā kā tiem komentāriem internetistiem ar kaut kas jādomā ir. Vai jūs esiet lūdzu tik laipni un paceliet rokas tie, kur ir skatījušies caur ērkšķiem uz? Tagad tikpat godīgi
Paceliet rokas, lūdzu, tiem, kuri domā no sirds, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgs sociāls projekts. Brīnišķīgi. Un tagad pilnīgi godīgi paceliet rokas tie, kas domā, ka tas ir sūda džankiju šovs, kur teļuks sev taisa reitingus. Ok. Jums ir karoks rokās, jūs varat uztaisīt projektu, kurā ilgu laiku jūs palīdzēsiet cilvēkiem. Tā, Mocīt jūs vai vēl uzdot jautājumus? Labi, tie cilvēki, kuri skatījušies to ērkšķiem uz, jautājums, vai jūs pēc projektu domājat par meitnēm kaut nedaudz? Ok, nākamajā dienā? Pēc nedēļas? Pēc vairākām nedēļām. Vienai meitenei cepums, viņa tur roku visu laiku. Tagad jautājums Ilonai. Jūs darbā redzat simtiem stāstu, kas palīdz vairāk motivāciju vai atbalsta sistēmu? Zini kā, es neliktu viņu vienu otram pretim. Man jāsaka, ka tas veiksmes stāsts ir tad, kad ir abi, protams, bet probācijas darbā mēs esam redzējuši gan stāstus, kur cilvēkam ir motivācija. Viņam tiešām ir motivācija. Bet atbalsta sistēma ir bijusi vai tāda puskliba, vai tā kā nav bijusi. Un, diemžēl, nav izdevies izkārpīties ārā. Un ir atkal pilnīgi pretēji, kur ir bijis gan šis motivācijas posms, gan atbalsta komanda, un tad ir atkritiens, un atbalsta komanda pazūd, un atkal nekas nesanāk. Līdz ar to nav divu vienādu dzīves stāstu. Bet es gribu teikt, ka atbalsta komanda ilgtermiņā ir tas, kas 90% ir paver to ceļu. Un par motivāciju runājot, kad jau bieži vien arī apkārt runāja, ir iekšējā motivācija un ārējā motivācija. Ja? Un dažreiz es kā no probācijas jomas varu teikt, ka tā ārējā motivācija dažreiz ir tās bailes. Bailes nonākt cietumā, bailes, ka tiks atņemti bērni, bailes saņemt kādu jaunu sodu. Un tas dažreiz nostrādā tā kā tāds, ietur rāmī, un tad lēnām, pamazām tu nonāc arī līdz tai iekšējai motivācijai. Un tad tev pieslēdz vēl atbalsta komandu blakus, un tad ir vispār buča. Tagad jautājums Madarai un Monikai. Kas notiek pēc tam, kad pazūd projekta ētera laikā sakāpinātā skatītāja uzmanību? Kas notiek? Sāksim ar to, ka kameras aizbrauc. Un tad sākas reāla dzīve. Es teikšu godīgi, ērkšķi ir tiešām labs projekts. Un es piekritīšu Jānitai, meitenei, viņš tiešām ir ļoti īss. Un tā ir ļoti forša pieredze. Un personīgi man līdz ērkšķiem nebija ne atbalstu, ne cilvēku. Man bija tādi, kā saka, draugi, alkoholiķi, sauksim īstajos vārdos. Ērkšķi man pavēra ļoti daudz durvis tieši uz citiem cilvēkiem, ka var dzīvot savādāk. Un pēc ērkšķiem man viss sāka iet pilnīgi uz augšu. Un es nomainīju vidi, nomainīju cilvēkus, nomainīju kontingentu, un tas ir ļoti svarīgi. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ka sākās ļoti liels atbalsts no instancēm. Un, ja kāds ir skatījies manu sezonu, zina, ka man lielākie draugi ir probācija. Un, viņi ir ļoti liels atbalsts, tiešām cilvēki, kuriem tu aizej uz turieni un tu saproti, ka viņiem rūp tava dzīve, viņiem rūp, ka tu nenokļūsti atpakaļ. Un es atvainojos, man trīc rokas. Es gribu parunāt, bet es nespēju. Galvenais tas atbalsts. Jo manā dzīvē man viņa nekad nav bijis, un tieši arī pēc ērkšķiem man viņš sākās, un
Es vispār ļoti novērtēju, ka tev ir kāds cilvēks blakus, kuram tu neesi vienaldzīgs, nav vienaldzīgas tavas problēmas. Un, jā. Tad, kad beidzās filmēšana, es sapratu to, ka tās emocijas ir palikušas, tas pozitīvisms un tas savādākais skats uz dzīvi. Un tas arī deva man drosmi tālāk turpināt iet uz rehabilitāciju, ārstēties no atkarības un deva tādu kā spērienu dzīvē. Un, tā kā, jā, cilvēku atbalsts, es pat neteikšu, jā, bija daudz cilvēki, kas sāka pret mani savādāk izturēties vai kaut kā tā, bet, es nekad neesmu īpaši ņēmusi vērā ne komentārus, ne cilvēkus apkārt, jo vienmēr esmu paļaujusies tikai uz sevi. Pat, ja nepareizi, bet paļaujusies. Jā, līdz ar to ērkšķi deva manai dzīvei tādu kā spērienu. Un, kā izrādās, tas spēriens ir bijis uz labo pusi. Neliec uz mikrofonu. Kas ir grūtākais, Monika? Ir paša izkļūšana no krīzes vai pēc tam noturēšanās? Izkļūšana ārā no krīzes ir pats grūtākais, jo ir jācīnās pašam ar sevi. Ja nav iekšu, ja nav gribas spēka, tad to nevar izdarīt. Ja ir gribas spēks, tad, protams, tas ir iespējams. Manā gadījumā bija ļoti slikti. Man bija tiešām šausmīgi pirmie 3 mēneši rehabilitācijā. Jā, bet es tam izgāju cauri, un tagad man ir jauna pieredze. Un es neteikšu, ka ir grūti saglabāt tīrību. Ir daudz vietu, atbalsta personas, atbalsta grupas, kuras es varu apmeklēt un dzīvot skaidrā. Madara, izkļūšana no krīzes vai pēc tam noturēšanās, kas ir grūtāk? No krīzes, manuprāt, tu agri vai vēlu izkļūsti. Tas nav mūžīgi, bet, manuprāt... Nav citi ar kājām pa priekšu. Nē, arī tā var, jā. Bet man šķiet, noteikti, ka noturēties. Tā ir cīņa ar sevi. Cīņa ar sevi, tas ir ļoti smagi. Ja kādam ir bijušas vai ir atkarības, un tas ir smagi cīnīties ar sevi, tā, manuprāt, ir vislielākā cīņa, kāda ar mani vien ir notikusi. Jā. Okay. Ilona, pēc jūsu pieredzes, cik bieži vien vai vairāk cilvēki iesaist izmaiņu visu stāstu? Es gribētu tā biežāk nekā mēs domājam. Noteikti biežāk, un man jāsaka tāds maziņš reklāmas rullītis. Jo probācijas dienestā darbojas arī cilvēki, jebkurš no sabiedrības var atnākt un kļūt par, mēs viņus saucam par līdzgaitniekiem, bet būtībā tā ir atbalsta persona, cilvēks, kuram uzticās mūsu klienti un pavadīt kopā laiku, vienkārši kaut vai sarunājoties, būt par cilvēku, kurš tic un kurš ļauj noticēt, ka tās pārmaiņas ir iespējamas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un te mēs redzam tiešām veiksmes stāstus, brīnišķīgus stāstus, kur tā neveiklā sākumā saruna pārtop draudzībā, pārtop tādā, ceļā uz tādu izzinošu dzīvi, kas parāda jaunas iespējas, un dažreiz arī varbūt, mums visiem varbūt, kas tur aiziet uz sociālo dienestu, vai kas tur aiziet uz nodarbinātības valsts aģentūru, un taču tie adresi ir ej. Bet īstenībā tā ir liela saņemšanās, un tev bail runāt, tev liekas, ka es nemāku izteikties, vai man tur nenosodīs, man uzdos visādus jautājumus, un tas ir vienkārši cilvēks tevi līdzi, viņš ir tev līdzi, ir ar tevi kopā, un ir drošāk atrisināt jautājumus kopā ar kādu līdzcilvēku nekā vienam pašam, un dažreiz viņš viens arī neaizies. Un palīdzību arī nesameklēs. Bet tas, man liekas, visiem. Man uz dažām valsts institūcijām arī vajag līdz atbalsta personu, jo tur sēž meitenes neko neredzošām sajām un deklamē citātus no interneta. Bet var iet? Var iet, vajag personu līdz. Tā kā persona tā ir liela lieta. Jā, varbūt es tiešām tikai papildinot par to, kas šeit jau izskanēja šai sarunā, par to, ka ka mums katram, ejot uz to, piemēram, kaut kādu valsts iestādi, institūciju, tu sastopies ar gariem
tekstiem, tu sastopies ar birokrātisko valodu. Tev šķiet, ka tu esi cilvēks, kas saprot, kam piemīt informācija, pratība, mediju pratība un tam līdzīgi. Aizēj, un tu sastopies ar pilnīgi cita veida domāšanu, ar pilnīgi cita veida valodu, kā ar tevi sarunājas. Tur jebkurš var apjukt. Un tajā brīdī, ja tu pie tā neesi pieredis, ja tev pirmā satikšanās, kad tu saproti, ka tas ir kaut kāds cits normālais, kurā tev ir jālec iekšā, tas ir ļoti, ļoti grūti. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko man šķiet arī Monika un Madara izcēla par to, kas šovā notiek, ka tajā brīdī, kad tu ieraugi, ka tu satiec visdažādākos šos cilvēkus, ka tu ieraugi citu veidu, kā būt, to citu normālo. Un tu saproti, ka, hei, iespējams ir citi veidi, ar ko es varu veidot draudzības, ar ko es varu veidot attiecības, ar kur tā izpratne par kaut kādām tām cilvēka pamat vajadzībām mainās. Mēs saprotam, ka mums visiem gribas mīlestību, mums visiem gribas rūpes, cik mēs to katrs esam saņēmuši noteiktā dzīves posmā. Un tad tu saproti, ka mēs varam rūpēties citādi, ka arī mīlestība var, piemēram, izpausties ne caur vardarbību, bet citos veidos, vai ne? Un vispār, lai tu saprastu, ka tas ir iespējams, ir labi, ka parādās šie dažādie formāti, kas ļauj ieraudzīt to citādo veidu, kā būt, un citādo veidu, kā veidot attiecības ar pārējiem cilvēkiem. Un tā ir kaut kā tāda lieta, kas šķiet tāda pašsaprotama, bet tā tiešām nav pašsaprotama, ka tu esi visu laiku audzis un bijis viena veida vidē, un tev pēkšņi ir jāielec kādā citā. Tas vien uzliek milzīgu stresu cilvēkam, un tur katram var, tur tie neizdošanās vai atpakaļ atkrišanas momenti ir ļoti, ļoti tādi saprotami. Tie ir tā kā daļa no tā ceļa. Visdažādākajās dzīves situācijās vienkārši gribētu izcelt to, cik milzīgu sevis, to milzīgo cīņu ar sevi, kas ir nepieciešama, un to milzīgo arī reizē atvērtību tam, ka tas normālais var būt pilnīgi citādāks, nekā tas ir bijis visu tavu iepriekšējo dzīvi. Tas ir tāds garš ceļš, un es ceru, ka arī tāds dodošs. Ieva, turiet mikrofonu, arī turpināšu. Kāpēc cilvēki tik viegli jūt līdzi, bet gandrīz nekad neiesaistās, kas viņus attur? Tās ir bailes, vienaldzība, kaut kāda sevis pārvērtēšana, ka es pārstāvu kaut kādu citu sociālo klanu, es nezinu, grupu. Es varu teoriju uzmest, bet nemetīšu. Bet atsauce neliela bija kādu laiku tāds, tik uzskatīts, ka ir tāds kā blakus stāvētāja efekts. Jo lielāka cilvēku daļa, jo vairāk cilvēku zina, ka kāds ir nelaimē, tad ir mazāk iespēja, ka tam cilvēkam patiesībā tiks palīdzēts. Un vairākas gadu desmitus bija šī teorija, un savā ziņā tā varbūt pat nav līdz galam apstrīdēta, bet tas, ko citi pētījumi ir rādījuši, ka principā mēs tiešām tiecamies vairāk palīdzēt, vai principā vairāk palīdzām tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs spējam identificēties vairāk, vienā vai otrā veidā. Tas gan ir tiesa, un atkal šeit ir tas jautājums, kur mēs saskatām to, caur ko mēs saskatām to vienojošo, to, kas vieno mūs ar citiem cilvēkiem. Vai, piemēram, tas, ka mēs abas esam sievietes, tas, ka mēs abas esam mātes, tas, ka mēs abas, esam no Rīgas, vai vienalga, kādi varētu būt šie vienojošie faktori. Bet tajā brīdī, kad mēs saskatām šos vienojošos faktorus, tā palīdzība principā parasti nāk vieglāk un vienkāršāk. Un te ir tas jautājums, kāpēc ir kaut tādas situācijas, kur mēs šos vienojošos faktorus nesaskatām. Un tad mēs atgriežamies pie tā, kā tad mēs redzam savu sabiedrību un kas te pieder vai nepieder. Es aicinu jums paņemt mikrofonus. Tām, kurām ir mikrofoni.
Nē, nu paņemiet, jo es gribu kaut ko diskusiju veidīgi, jo es saku, Ieva Monika, un es tik saucu, un katrs atbild, un mēs visi dziedam vienotā korī, vienā virzienā. Neliela diskusija jautājums. Kur beidzās personiska atbildība un sākās sabiedrības atbildība? Lūdzu, dāmas. Labs jautājums. Jā. Kur sākās personiska atbildība un kur sabiedrība? Jā. Es domāju, ka mana atbildība ir par manu dzīvi. Noteikti es uzņemos, bet sabiedrības atbildēsiet jūs? Labi. Nu, zin kā, cilvēks izdara kaut kādas izvēles un klupienas noteiktā vidē. Tas nenotiek nekurienē. Un tātad mēs kā sabiedrība ar savu attieksmi vai nu esam palīdzējuši paklubu 3, 4, 5 reizes, vai esam palīdzējuši tomēr piecelties. Neko arī daudz neinteresējoties. Mēs varam cilvēku iegrūst bedrē. Vienkārši un tīri. Un līdz ar to, es pat gribētu teikt, ka sabiedrībai ir izdevīgi būt atbildīgai. Ļoti izdevīgi, jo mēs visi gribam dzīvot drošā vietā. Kurā brīdī ir tā atšķirība? Es tā kā reku, tepat uzrakstīts ir Jānis Bukums. Es arī skaitos sabiedrības daļa. Tur kāds nogāzās no kalna, gan jau kāds arī viņu piecels. Jā, bet redzi, tu darbojies tomēr šovā, vai ne? Tev taču nav vienalga. Tu kaut ko dari. Man nav vienalga, es vecs cilvēks. Es tie, kuri jau izmest aiz borta, tā kā te es neskaitos. Nē, bet tu pasaki, kāpēc tu esi te šovā? Tāpēc, ka tur ir pievienotā vērtība. Tāpēc, ka tur notiek brīnums. Redzi, tāpēc, ka tur katru sezonu 1,5% pusotra meitene kaut ko izmaina savā dzīvē. Ir arī, kur pēc tam tie prieka momenti salūst arī daži, jā? Bet, piemēram, Madara. Jo mums ir latviešu vārds foršs ģēla. Pēc projekta mēs sabīdījām, jo es Madarai reāli ticu un noticēju. Viņa gadu garumā sev pierādīja tā, ka visi cilvēki apkārt teica, ka nav labāks bijis kolēģis dzīvē nekad. Tā kā, labi, es ticu, bet mēs jau varam arī sevi piedalīties sociālajai kategorijai, kuriem nav pilns rublis, ja, un tā kā visādi optimisti ir. Bet man vairāk interesē tieši tajā brīdī, kā uzrunāt vispār individu. Šeit ir ļoti daudz cilvēku, katrs individs, katrs ir īpašs, ja, dažādi dzimumi, dažādi profesiju, vecumi un tā tālāk. Ja. Kurā brīdī cilvēks sajūtās vai kā iemācīt sajusties, ka tu tā kā, viss tas ar mums notiek visiem. Jo tev ir tāda pašai sajūta. Jā, bet atkal man ir par savu sajūtu, bet atkal tādu kontekstu ieliekot, kas ir tā vide, kā mēs veidojamies, ka mēs vispār varam atļauties sākt domāt par to, kā iet citiem. Jo, domāju, kaut kādo pēdējo 30, 40 gadu kontekstā, ir kaut kādi posmi bijuši, piemēram, Latvijas vēsturē. Un es domāju, skarbie 90. kad katram vajadzēja vienkārši, tas ir kaut kāda tāda izdzīvošana, tu domā par sevi, tu domā par savu ģimeni, iespējams, tu pārāk nerūpējies par to, kas tev apkārt notiek. Un tad mēs veidojam, principā tādu labklājīgāku sabiedrību, kurā mēs arvien vairāk varam domāt par to, kā mēs palīdzam citiem un kā mēs varam atbalstīt. Un es tomēr gribētu teikt, ka jaunieši, vismaz no tiem arī, ko es satieku universitātē, ka tur ir šī apņemšanās vai šī vēlme būt atbildīgiem, uzņemties rūpes ne tikai par sevi un saviem tuvākajiem cilvēkiem, bet darīt kaut ko tādu, kas veido sabiedrību labāku. Visdažādākajos veidos. Un es domāju, tas ir, es redzu smīnu. Tāpēc, ka mēs esam tajā blā sadaļā iemaukuši. Tas ir viss tā ir absolūtākā utopija. Varbūt sabiedrībai vispār nav pienākumu tādu. Varbūt mēs esam te safantazējušies, mums liekas tā, ka
vecais bukums pats iegūlies sūdos. Un tagad, zin kā, es tam teļu acīm skatos, jo tā kā man liekas, ka tādai apzinīgai sabiedrības daļai vajadzētu man palīdzēt. Varbūt nemaz nav. Varbūt sabiedrībai tādai augsti attīstītai pārtikušai ir jāliek mīkstais un tā kā, Es domāju, ka tieši pārtikušas un attīstības sabiedrības pazīme ir tā, ka mēs esam gatavi palīdzēt citiem un arī saprotot, ka, piemēram, daļa mūsu nodokļu vai daļa jebkādu citu mūsu resursu aiziet cilvēkiem un aiziet lietām, no kurām mēs tiešā veidā neko atpakaļ nesaņemsim. Šī, protams, varētu būt vēl atsevišķa diskusija. Bet tas attiecās uz tikai kaut kādām sociālajām grupām, kas ir maz aizsargāts vai tam līdzīgi. Bet tajā brīdī, kad šī sabiedrība ir, man nepatīk lietot vārdu attīstīta, bet tāda, kas ir domājoša un atvērta un tādu, kā es ceru, mēs kopā visi gribam veidot, ka tajā brīdī ir kaut kāda tā apziņa, varbūt mums, kas vieno lielu daļu sabiedrības, iespējams ne visus, jo, protams, vienmēr būs cilvēki, kas domā tikai tādās ļoti šaurās kategorijās par sevi un savu ģimeni. Tas tuvākais, kas man interesē un nekas pārējais. Bet kopumā, ja mēs kā vērtības, kas ir tās vērtības, ko mēs kā sabiedrība pieņemam? Un man šķiet, ka mēs Latvijā tomēr šobrīd ejam uz to, vai turpinām doties uz to, ka mēs gribam veidot vidi, ka mēs gribam veidot sabiedrību, kura ir cieņpilna un atbalstoša par spīti visiem tiem ekscesiem, kurus mēs arī redzējām. Bet tie nav tādi tukši manifesti, kuri vienkārši visur salīmēti ir. Mēs esam empātiski, mēs esam... Jūs komentārus redzēt? Empātija ir individuāla. Empātija jau ir individuāla. Un mana paša, tas, ka mēs gribam kādu sevi tīpaši saukt par empātisku, tas ir kaut kas ļoti problemātisks, manuprāt. Bet kā sabiedrība, ja mēs pieņemam, ja mēs saprotam, ka no manis kaut ko paņems, bet tas aizies kaut kādas lielākas sistēmas vai struktūras uzturēšanai, no kuras kopumā, lielai daļai cilvēku varētu būt lielāks iegūms, nevis tikai man. Kaut vai es nezinu, izaicinājums, kas nesaistīt varbūt ar šo sarunu, bet, piemēram, skolā, privāti skolotāji, vai to, ka bērni nevar iemācīties to nabaga matemātiku, vai to mēs atrisināsim individuālā līmenī ar to, ka tiem vecāki, kuri varēs atļauties, dabūs tos privāti skolotājus, kas ir tagad, vai mēs tomēr investēsim tajā, ka mēs veidojam sabiedrību, kur visiem bērniem ir pieeja tam labajam matemātikas skolotājiem. Utopiski, es saprotu. Man tā šķiet, ka tas ir saistīts vairāk ar sabiedrību. Bērns, pieņemsim, skolā sāk lietot narkotikas vai kaut ko tam līdzīgu, pīpēt veipus vai kaut ko tādu. Protams, ko dara skola? Viņa ņem to visu noslēpj. Skaisti. Un es domāju, ka tajā momentā ir arī tā līnija, tad, kad tas bērns saprot, kad viņš var darīt tā tālāk, jo kaut kas viņu pieseks. Tā kā sabiedrībai neinteresē. Un tā arī praktiski visās iestādēs. Paldies. Ja jūsu neliec uz mikrofonu, ja tavā dzīvē nebūtu bijis viens vai vairākus cilvēki, kas noticēja tev, kur tavuprāt tu būtu tagad? Es domāju, ka kapos. Nē, es varbūt būtu bombzis. Labākajā gadījumā. Jā. Es laikam nesēdētu šeit, noteikti nē. Jo, kā jau es minēju, pēc ēršiem man sākās tikai tas lielākais atbalsts. Būšu pavisam godīga. Es laikam būtu atpakaļ cietumā, noteikti, vai arī nodzērusies. Jo alkoholikiem un narkomāniem nav daudz ceļu. Tie ir vai nu kapi, vai psihene un cietums. Tas arī ir viss. Jā, diezgan tu tagad sakrāmēji to nepajokam. Tā ir taisnība. Mēs uzdevām tādu diezgan šķietam vienkārši jautājumu, kā sabiedrība varētu palīdzēt sasniegt sapņus un uzlabot dzīvi
tev, un šādi jautājumi mēs uzdevām vairākām ērkšķu dalībniecēm. Lūk, arī viņa atbildes. Lūdzu, video. Ir grūti runāt par to, kā sabiedrība var palīdzēt tad, kad es nonāku grūtībās. Manuprāt, tas būtu esot līdzās, apstāties uz brīdi, kaut vai pasmaidīt, vienkārši novēlēt labu dienu un pateikt, hei, tu neesi viens. Dalīties arī ar savām lietām, jo tādējādi tas veicina to, ka būs tā sajūta, ka tu neesi viens, hei, viņam arī ir līdzīga situācija manējai. Un tas veido to sabiedrības kopumu, ka mēs esam laipnāki, ka mēs esam atbildīgāki arī pret sevīm un ka mēs mācāmies pieņemt arī tos cilvēkus, kas ir iespējams tādi kā es, kuriem brīžam vajag šo palīdzību. Un tā palīdzība visvairāk ir tieši tas, ka tu esi līdzās. Kā sabiedrība var palīdzēt ērkšķu meitenēm? Tas ir atkarīgs no tā, vai viņas spēj pieņemt šo palīdzību, vai viņas ieklausās tajā atbalstā, ko viņām iesaka kāds cits. Un tas ir atkarīgs no tā, vai viņas grib mainīties un iet uz priekšu, neatskatoties atpakaļ pagātnē. Tā sabiedrība ir diezgan nosodoša, diezgan tāda nievājoša un tā, bet tas arī atkarīgs no tā, vai meitenes spējas pašas ieklausīties sevī un ļoti lielus atsvars arī uz to, kādus draugus jūs izvēlaties. Jo, ja jūs nemainat draugu loku, tad, protams, ka dzīvē nekas nevar mainīties. Jo ļoti daudz cilvēku ir, kas jūs cels uz augšu, bet ir cilvēki, kas jūs raus tikai uz leju. Tā labāk ir vienkārši no tādiem cilvēkiem distancēties. No savas pieredzes varu apgalvot, ka cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās, vislabāk var palīdzēt sniedzot viņiem morālo atbalstu, iedrošinot viņus, kā arī mēģinot sniegt viņiem tādus kā instrumentus, ar ko viņi paši var tikt laukā no grūtībām. Visnepareizākās lietas, kuras sabiedrība varētu darīt, ir, teiksim, pieliet eļļu ugunī, kā sacīt jāsaka, jeb tur saukt patusēties vai arī atrisināt problēmas viņu vietā. Jo, kad cilvēki paši savas problēmas risina, tad viņi arī uzreiz iemācās, kā tajās problēmās vairāk neielīst. Manuprāt, sabiedrība mums varētu palīdzēt vairāk iesaistoties mūsu dzīvēs ar to, kad tiek pastāstītas no savas puses kādi piemēri, kas viņu dzīvēs ir bijis un kā viņi tikušo kādām lietām galām līdzīgām. Vai arī ir atbalstoši un klātesoši tajos momentos, kad redz, ka mums paliek grūtāk. Tad nevis nosodīt mūs, bet padot mums roku, lai mēs varam izrāpties ārā no tās bedres. Un, manuprāt, mums ir svarīgi, kā sabiedrība, lai sabiedrība mūs neuztur par kaut kādiem briesmoņiem, kuriem nav nekādu izredzu dzīvē, bet gan, lai viņi ir mīlošāki, lai viņi tiešām var piedāvā kādu darbiņu kādai, kurai nav, vai, piemēram, kādas mācības iesaka, kādus hobijus, lai mēs varētu iemācīties savādāk, tikt galā ar kaut kādām savām lietām, ar savām emocijām. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kad sabiedrība tiešām uz mums skatās kā uz cilvēkiem, kuriem vajag palīdzību, nevis uz kādiem briesmoņiem. Vai sabiedrība vispār apzinās savu spēku par to, cik liela nozīme ir skolotājam, kaimiņam, vienam draugam, paziņam vai darba devējam vai kolēģim? Tas nav retorisks jautājums. Godīgi? Jā. Es teiktu, kādā vidē mēs esam ikdienā. Tajā vidē, kur, piemēram, es esmu, jā, viennozīmīgi, jā. Bet es ļoti labi zinu, ka ir arī tā cita vide, kur tā tas nenotiek. Ļoti labs jautājums.
Un tiešām būtu interesanti dzirdēt, kāda ir viedokļi. Mums ir 5 minūtes palikušas, mēs nedzirdēsim viedokļus. Nedzirdēsim. Vai sabiedrība apzinās? Es domāju, ka individuālā līmenī jā. Tikai te ir tas jautājums, cik lielā mērā mēs katrs esam gatavi ne tikai padomāt vai līdzjust, bet tiešām kaut ko darīt. Un šeit te ir tas solis starp līdzjušanu un darīšanu, kur iespējams nav tik vienkārši katram pārkāpt. Jo atkal tas par to kontekstu, kurā mēs dzīvojam, atkal kādu sabiedrību mēs gribam veidot, bet Latvijas sabiedrība kļūst ar vienu, principā nevienlīdzīgāka, vai ne? Un tad kā šajos apstākļos to soli spērt starp gribēšanu? Ok, tad konkretizēsim, palūkšu katrai vienā teikumā atbildēt uz, kas ir viena tā lieta, ko sabiedrība varētu darīt jau rīt, lai mazāk cilvēki nonāk situācijā, kurā reiz nonācāt jūs vai cilvēki, kurus redzat savā ikdienā. Es, kad dzīvoju Oregon, man bija ļoti bieži gāja garām cilvēki un vieni un tie paši. Un reizi nepajautāju, kāpēc es tur esmu, ko es tur daru. Kaut gan es uz to mirkli biju jau, man pat nebija 18 gadi. Līdz ar to es iesaku, kad sabiedrībā ir jābūt mazliet empātiskākai. Un arī, ja tu redzi to bērnu pie veikala, kas kļančī naudu jau 5. dienu pēc kārtas, varbūt tu tomēr vari viņam kaut kā pieiet, pajautāt, kur viņš dzīvo. Varbūt viņš dzīvo turpat Musarņikā. Paldies. Es laikam runāšu īsi. Man šķiet, ka tas galvenākais, ja jūs redzat... to es teikšu jums, ja jūs redzat, ka ir kādam sūdīgi, tā mentāli sūdīgi, viņš taisa sūdus un tā tālāk. Es domāju, ka jāsāk vismaz pajautājiet, kā viņam iet, jo es pat laikam teikšu, ka pat tā no sirds pajautājot, tam cilvēkam tas var mainīt visu dzīvi, noteikti, un es nepārspīlēju pilnīgi visu dzīvi. Jo tad, kad nav tev neviena apkārt, un ka kāds no sirds pajautā vismaz kā tev iet, tas var pagriezt, jā. Man, dāmas, jums nedošu vārdu, jo mums vairs nebūs laika. Šodien mēs runājam par atkarībām, vardarbību, kļūdām un nepareizām izvēlēm, bet īstenībā jau būtiskākais jautājums ir par to, cik reizes pirms tam viņš vai viņa palika vieni vai viens. Paldies jums, mīļās meitenes, par atklātību, par drosmi un pašanalīzi. Un jums es vēlos, paldies arī jums, protams, un vēlos novēlēt, ka neesam tikai novērotāji, bet mēģinam arī ņemt dalību un varbūt tās kāds vārds pateikts kādam cilvēkam īstenībā pat nepārspīlēt izglābt dzīvi. Un mēs vēlamies atvadīties ar kaut ko iedvesmojušu, es nolasīšu. Valsts probācijas dienas ikgadējās akcijas cilvēkam ietvaros mēs pagājušajā gadā viesojamies CS audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, lai iedvesmot jauniešu pozitīvām pārmaiņām un palīdzētu spērt soļus pretīm drošai atbildīgai dzīvei sabiedrībā. Un dāvanā no puišiem saņēmām kādu ļoti īpašu dziesmas tekstu, ar ko iestādes jaunieši apliecina savu iedvesmojošo pārliecību, ka katram neatkarīgi no pagātnes kļūdām ir iespēja mainīties, veidot savu nākotni, un dziesma, kas trāpīgi iedaras mūsu šīs dienas sarunas kontekstā, atgādina, ka līdzcilvēku iedrošinājums un uzticēšanās ir būtisks resurs, kā arī uztver, ka pārmaiņas sākās ar apzinātu izvēli, uzņemties atbildību, ticēt sev un pieņemt atbalstu. Lūdzu, video. Mēs visi esam labojami un es to jūtu. Tava vieta ir ērkšķiem, meita vauks. Tu kļūdīsies iebiedēt, ja sevi ļaus. Galvenais ir pacietīgi bailes noturēt. Nevar savu dzīvi pārāk lēt iztērēt. Vajag sevi mīlēt un piereiz novērtēt. Vajag sevi mīlēt un piereiz novērtēt. Negribu ļaut, lai kāds man galvu jauc.
godīga dzīve pie sevis manis sauc. Pārāk daudz laika esmu maldos dzīvojis, cilvēkiem, kas nenovērtē sevi ziedojas. Savas lūpūts, dzīves sūdos mērts, no ko tur likti saproti nav vērts. Ir laiks vairs neņemt neko no ļaunā, ir laiks, ir jāsāk sava dzīve jaunā. Tu kļūdies, nav poģikā nekā krūta, ir jāzina, ko negribi, savādāk būs tas. Vairāk dari nekā domā, kas kādreiz būsi, un tad dari par ko vērtīgu kļūsi. Es sapņoju iegūt to, kas man trūks, ģimene, mīlestība, mājas man būs. Vairs netaisos palikt te, kur es esmu, es gribu dzīvi skaistu kā gleznu. 7. ērkšķu sezona ir noslēgusies. Paldies, ka jutāt līdzi, smējāties, nobirdinājāt vasarai un turējāt īkšķus, lai meitenēm izdotos piepildīt iecerēto. Pa šiem gadiem ērkšķi ir kļuvuši ne tikai par dzīvi mainošu sieviešu komūnu, bet arī par saliedētu skatītāju kopienu, kuras emocionālais atbalsts dāmām ir neizsakām vērtīgs. Ceļš pretī savam patiesajam es nevienmēr ir taisns un reti, kad rozēm kaisīts, bet kopā mēs varam darīt labus darbus un domāt labas domas, lai ērkšķu šajā ceļā būtu tik maz, cik vien iespējams. Paldies jums, dāmas! Paldies jums!